Mana vienīgā rekomendācija deguna kontūrai ir labāk netaisīt deguna kontūru, jo, ja viņa izdosies sūdīgi, tas būs vienkārši katastrofa. Bet, ja tomēr tu esi nolēmusi, ka deguna kontūru tev vajag, es parādīšu, kā to daru es. Es ņemu diezgan netik mazu otiņu, es ņemu lielāku otiņu. Ņemam saplecinātu, bet pufīgu aļika otiņu, kā 3 bronzeri, un es ietušēju rokā, lai būtu vienmērīgs klājums. Un tad iekrāsoju, ietonēju savā deguntiņa apakšu. Tā, lai jau izskatās it kā kaut kas ir izdarīts. Viņš noteikti tā izskatīsies īsāks. Pēc idejas var arī apstāties šeit jau, bet, ja tu nevēlies apstāties šodien, tu jūties drosmīga, tad turpinam. Tagad mēs zīmēsim 2 paralēlas līnijas, maksimāli tuvu viena otrai. Bet es to daru ļoti maigi. To līniju taisu ļoti super nepamanām. Un ar to vajadzētu pietikt. Nevajag pārforsēt. Es velku līdz pašais uzvedas sākumam vai deguna galam, skatoties, no kurienes tu sāki. Iztušēju, maigi iztušēju. Tagad mazliet izgaismosim. Es likšu tieši pa centru tādu tievu līniju. Nu, varēja vēl tievāku. Un mazliet šeit. Šīs līnijas pa sāniem sašaurinās deguntiņu. Ņemam jau kādu otiņu, kas jums ir, galvenais, ka maziņu, un maigi tušēju. Vienu sānu. Otru sānu. Jau redzams, ka tā ēna veido to deguna kontūru, it kā cik viņš ir liels. Un tagad jāiztušē pa centru. Ja tāpat kā man jums rokas aug no vienas vietas, un jums tā līnija pa centru palika atkal lielāka, ietušējam ar tumšo. Paņemam to pašu otiņu, kas jums iepriekš bija, un sašaurinam. Tāda ir tā deguna kontūra. Pēc tam izceļ to vēl vairāk ar sausajām tekstūrām. Ja jums šķiet, ka ir par daudz, vienkārši ņemat sponģiku un tušējam pa virsu, lai viss tas ir maigāks. Atkārtojot, jābūt nepamanāmai deguna kontūrai.